Labvakar! Šo rubriku var dēvēt par ģeogrāfijas stundu, jo mēs pabijām Pēterburgā, Ādažos un Siguldā. Noskaidrojām, ka šobrīd cieņā ir neparasti pārvietošanās līdzekļi. Pagājušajā nedēļā stilīgu braucamrīku fani tika aicināti uz neparastu velosipēdu modes skati, lai iepazītos ar jaunākajiem modeļiem. Ar šādiem riteņiem, kurus dēvē par velosipēdu karaļiem, pārvietojas arī Holivudas zvaigznes. Velosipēdi apzīmēti košiem zīmējumiem un aprīkoti ar stila aksesuāriem. Modes skatē krāsu estēti varēja priecāties par modeļu tērpu un riteņu kopējo saskaņu. Šī gada velosipēdu favorīta krāsa. Zilā krāsa. Pagājušajā gadā bija zaļa, šogad ir zila. Zilā cerību krāsa iedvesmojas arī tērpu mākslinieci Kāju, kura radījusi universālu tērpu kolekciju velosipēdiem. Viss vienā kleita un bikses apvienots vienā tērpā. Arī Kāja uzsver, zilā ir īpaša krāsa. Katram novēlu tirkīs zilo krāsu, kas atver sirds pinumu. Jums būs sirds vaļā. Viss būs kārtībā. Kāja sevi nedēvē par modes mākslinieci. Viņa tērpus sākusi darināt, izlasot vienu rindkopu garīgajā literatūrā. Tīņu vecumā bija, protams, sapnis, bet dēļ divnieka algebrā netika lietušajos. Toties tagad audzina dēlu un dara cilvēks priecīgus. Modes skatē, jo sevišķi priecīgi bija mazi bērni, kur varēja pēc sirds patiks izbraukāties ar jaunākajiem velosipēdu modeļiem. Lenija ir ļoti pieskaņojusies ritenim, ar kuru viņa brauks. Ritenis ir rozā, kā jau īstai princesē pieklājās. Labs bērnu ritenīts noteikti ir košs ritenīts. Noteikti ar visādām podziņām, grabulīšiem un, es teiktu, pat spogulītim, jo tad viņš redz, kur ir mammīte, kur ir kas. Lai arī stilīgie riteņi ir dārgi, tomēr ar tiem pārvietoties ir lētāk nekā ar automobīļiem, ja vien neesat elektromobīļu piekritējs. Kad degviela kļūst dārgāka, tad ir īstais laiks pārvietoties ar elektromobīli. Latvijā parādījies inovatīvs braucamrīks. Gluži kā kurortu romānā šovasar miniatūras vāģis, jeb elektromobīlis izvizinās pa skaistākajām Siguldas vietām. Sēdies tik iekšā un piesprādzējies, baidīties nesot iemesla. Tur šņori ir apkārt, piesiets klāt, ir izkrist nevar. Brīvi atkorķēt šampāniet droši vien var. Viss, kas ir nepieciešams. Nav jāstaigā kājām un var sēdēt un apskatīties tādā vecuma cilvēkam kā man. Jā, ir īpaši jauki sēdot visu to skaistumu redzēt. Elektromobīļu ražotāji poļi ideju aizguvuši no amerikāņu golfa mašīnītēm, kas pasaulē zināms jau 35 gadus. Pie stūras var sēsties B kategorijas autovadītāja apliecības īpašnieks. Elektromobīļa eksploatācijas izmaksas 1,70 centīmu dienā. Teiksim, uzlādē ir štepseles kontakts, tā kā fēnam parastam ieštepselē un lādē visu nakti. Nākušā dienā atkal var braukt. Ekoloģiskais elektromobīls ir kā radīts košu akcentu piešķiršanai. Saulainajā laikā ar mazo vāģīti var doties piknikā baudīt Latvijas skaisto skatu šarmu, sēžot labi koptā Zālienā. Tā kā šogad īpaši modē dārzkopība, tad šoreiz mācību stunda kā kopt zālienu. Mēs dārznieki smējamies, tad zāliens no zāliena atšķirās, ka zālājā ganās govis. Lai piemājas zāliens būtu glīts un kopts, katru gadu vajadzētu veikt zāliena pavasara kūri. Vertikulējam, svešvārds, izņemam tur sūnu, veco zāli, neticami daudz nāk ārā, visa tā kūla un viss piesējam. Katru gadu bišķiņ svaigas sēklas un samēslojam un nolaistam. Tātad ar speciālu aparātu izņem veco zāli, sasēj jaunas sēklas, samēslo un aplaista zālienu. Pēc pirmās, otrās pļaušanas to vajadzētu izdarīt principā katrā dārzā, katru pavasari. Ja gribat perfektu zālienu, tad nāksies to pļaut 3 reizes nedēļā. Taču dārzu speciālisti uzsver, ka modīgs ir arī dabīgs zāliens, kuru veido pati māte daba, un cilvēks 1-2 reizes gadā to nopļauj. Sakopta dzimtā zeme un māja liecina par labu gaumi. Stils bez tabū viesojas pie modes korifeja Krievijā Tatjanas Parfjonovas. Viņas valstībā atrodam arī praktiskas lietas – kapi no papīriem un roksprādzes no pogām. Uz Pēterburgas centrālās ielas jau gadiem vienā un tajā pašā vietā ir Krievijas slavenākās modes mākslinieces salons ar neskaitāmiem tērpiem. Parfjonovai nenoliedzami ir centrālā vieta Krievijas modes vidē. Es droši vien raksturošu tā, kā viņu raksturo krievu žurnālisti, un tas, ka viņu sauc par carica modi, jeb Krievijas modes cariene, jeb ķēniņiene, jo Krievijai zināmi vīrieši, dizaineri kā Zaicevs un Judaškins, bet viņa ir tā ķēniņiene. Ķēniņienes vieta salonā jau gadiem nemainīgi ir pie galda vidū, kur viņa pieņem klientus un pārauga visu salonu. Tomēr par vērienīgu biznesu dizaineri gan nedomā. Как художник я бы этого не хотела.
Я бы не хотела этого как женщина, например, потому что я хочу иметь свободное время. Понимаете, каждая идеja, каждая работа, она влечет за собой totālu занятость. Neskatoties uz darbu gūzmu, māksliniece pati veidojusi sava salona interjeru. Arī no avīzēm veidot skapis ir viņas ideja. Tāpat kā Pēterburgā šobrīd ļoti populārās pogu rokusprādzes. Pati sev māksliniece izvēlas mazas rotas. У меня ручка маленькая, пухлая, мне идут маленькие кольца. Видите, у меня вот, например, попугайчик есть, вот он, такой крошечный. Вот такое красивое колечко, бантик, турмалин. Вот, я люблю маленькие. Savu tēru pielinkumā kopā ar saviem mūžīgajiem pavadoņiem suņiem māksliniece tā rosās ikdienu, papildinot Krievijas intelektuālās pilsētas dāmu gardrobas. No Pēterburgas atgriežamies vējainajā Rīgā, kur pašmāju stilisti radīs jaunas pārvērtības absolventiem. Bet par to stāstīsim nākamā otrdien. Ātā!